Nu ko, ir otrdienas rīts. Mēs esam pārnakšņojuši savos grieķu laukos. Mašīnas ir tur ārā noparkojušās. Tā esam mēs un vēl viens mocīts. Reku tur baseiniņš. Un ļoti skaisti ainava. Ļoti. Tur ir arī ezeri vairāki. Tur ir kaut kāds Deltas nacionālais parks. Bija ļoti skaisti, ka mēs braucām cauri. Mūsu galamērķis šodien pirmais ir Ksanti, kur mēs gribam arī iedzert kafiju un uzēst brokasti. Nu ko, es kāpju virsū. Ksanti. Nē, tādu čatiņas man nevajag. Ir tikai 7:30 no rīta. Te vēl kafejnīcās visur visi pošas. Nav vēl vaļā. Bet nu redzēsim, kā mums te sanāks. Varbūt, ka mēs kādu ļoti agro kafejnīcu dabūsim. Bet pozitīvais moments ir, ka ir patīkams vējš un patīkama temperatūra. Kas dienas laikā sola tomēr, ka sačakarēsies. Būšot atkal liels karstums šodien. Mēs te uztais kašķi pie baznīcas. Jā, paldies Dievam! Man izdevās. Šī smuka ēka, 1896. gads. Ksanti arī ir pilsēta, kurā dzīvojo daudz turki. Un kā sauc tos bulgāru musulmaņus? Pomori. Nē, pomokaki vai pomomaki, kaut kā tam līdzīgi bija. Es ļoti atvainojos, es šo vārdiņu esmu piemirsusi. Vēlāk paskatīšos. Ksanti kādreiz esot bijis ļoti aktīvs tabakas audzēšanas centrs. Tāpēc šī pilsēta savu laiku ir uzplaukusi. Kā šobrīd es īsti nezinu. Jā. Minore. Oi, kas tas bija? Kas tā bija pa skaņu? Tur bija vai nu niknis kots, vai baigā čūska zem mašīnas, vai es domāju, ja? O, šie ir veci, bet pamest ēka. Ir daudz pamest. Jā, itāļu mašīnīt šaurajās Grieķu vecpilsētas ieliņās. Tāpēc tipiski kā Itālija arī. Willkommen, redz, te arī vācu uzrakstu vēl ir. Jā. Vācieši dzīvo varbūt. Jā. Apsities ir liela teritorija. Redz, kaķīt veselu teritoriju vienam pašam. Jā. Čīrakla blakus pretējās pusē nolaidas. O, saule. Amore. Jā, redz, pjātiņi viņiem te šitajā šaurās ieliņās tomēr arī ir cieņā. Jā. Jā. O, kā smuka ēka. Feina, tiešām.
Man patīk. Ksanti vecpilsēta, man patīk viņa tāda atmosfēru. Jā. Man patīk, ka tas laiks pagaidām ir tāds vēss, jo ja būtu karstā pēcpusdienā mēs šeit bijuši vai vakarā atbraukuši, mēs te būtu šitajos bruģos nonīkuši vienkārši no karstuma. Jā, bet šobrīd ir interesanti, patīkami. No turienes mēs iznācām. Te mēs atnācām. Te vispār šitajā šaurajās ieliņās arī ļoti uzmanīgi jābūt, jo mašīnas te braukā diezgan džiperīgi. Kāda forša kafejnīca stūra. Satiksme diezgan intensīvi sāk kļūt. Nezibās tas ir. Jā, mēs apskatījāmies šī restorāna cenas ļoti pat pieņemamas, tiešām ļoti. Vienīgi, diemžēl, viss vēl ir ciet. Varbūt mēs tuvāk jaunajai pilsētai kaut ko atradīsim tādu moderno kafejnīti. Nu, šitāja vecpilsēta šī orientējas, es domāju, uz turistiem vairāk. Šitāda maz pilsētā. Bet pasties, cik daudz kafejnītes, kafejnītes pie kafejnītes. Bet es zinu, ka viņi vakaros sēd vispār. Nu jā. Arturs smējas, ka es pirmo reizi būšu iesauļojusies, bet man būs tāds motobraucēju iedegums. Man gar malām sejai tāds bālais, jā, ir tikai. Arturs iesmēja pa mani, ka es viņu esmu atvedusi uz šito tiltu. Bet nu, mēs viņu pastīsimies. Es viņu mierinu, ka varbūt no šī tilta ir labi skati uz vecpilsētu. Te ir tā akmeņaini. Un uz otru pusi. Kas tas zilais kaut kāds elektrības? Elektrības, ūdens varbūt. Ja te tā vairāk ūdens plūst, varbūt tad būtu pat interesanti būt kaut kāda viļņa un krācis. Nu jā, krācis te Tagad būs. ūdens līmenis ir zems, jā. Dažas mājas ir galīgi nogruvušas. Nu tā, ka pavisam. Dažas ir renovētas, izskatās jaunas, bet citas var redzēt, ka tās ir senās mājas. Piec pār 8. Tad būs skaists skvēriņš, tad būs ar kafiju. Tā, esam Kavalā. Tu domā?
Es domāju, ka jā, te viss gāž vienkārši apkārt. Šitā liela motocikla, tad nevienam Ar grūtībām vispār atradām, kur noparkot. Nu, pieslēdz drošības, bet man būs drošāk. Pats neērtākais te ir īstenībā ne jau tas, ka satiksme ir intensīva un daudz mašīnas, bet pats neērtākais te ir tas, ka tā satiksme ir ļoti haotiska. Te var... Tik priecīgi no rīta. Jā, pēc kārtīgi kašķi. Turpināšu. Nē, kašķis bija nu pat, un es joprojām esmu ļoti dusmīga. Bet mēs turpināsim pa maršrutu, kur man rādīs Arturs. Pirmkārt, es nezinu, vai viņš zina, ko mums te vispār jāskatās. Viņš tagad man ved uz Cietoksni, jo viņš vienmēr zina labāk, kur jāiet un kā jāiet. Nu tad ejam tur, ejam. Tikai, ja tur nebūs turnis un tur nebūs pārtiks veikals ar ūdeni, Pārtiks veikals tur nebūs stabili. tad no Artura mājās pārbrauks tikai ādiņa. Ādiņa. Nu ne jau tā ādiņa. Ādiņa. Es domāju, ka izsūkš tev sausus un tad tu redzēsi. Nu ne tā arī. Tas ir iet augšā, redz? Jā. Bet izskatās, zini, kas izskatās? Kādi vārdi ciet? Bet tu taču... aptīšu stāvu. Ok. Kašķis mums sanāca par to, ka es filmēju, viņš visu laiku mani pārtrauc un visu laiku man Ilviņā. Es viņam kāds 16 reizes teikusi, tā nedari. Ekskursavod, sāmie luči v mīre. Tur ir ciet. Nē, nav ciet. Tur var iet augšā, es sevi tāds augšā. Viss var iet. Garnāt. Ok. Nu, teiksim tā. Arturam tiek piedots, jo skats te ir fantastisks, kur mēs esam uzkāpuši. Diezgan mut man ir tik savs, ka man pilnīgi līpst jau tur viss. Kā izrib dzert. Jā, osteli. Kavalas nocietinājuma sienas, bet Arturs man ir ievedis te tādos pakšķos. Tā teikt no sētas ieejas, ka tagad ir jāatrod vispār izeja no šitā viss. Ābolīši, ne? Granāti, jā. Granāta ābolīši. Opaņķī, kas pa skaistu skatu. Bet tur mēs neiziesim. Te kaut kur jāiet lejā, ne? Nezinu. Ja var iet, bet jāapskatās varbūt tur. Nu, Artur, tikai te rekuja variants noiet lejā. Redzi šite? Nē, te nevar iziet. Tur. Pa šito ceļu mēs braucām iekšā. Jā, neiekāp kakās suņu. Ratiņi var uzbraukt. Tā mēs te tagad maldamies. Prātīgi Artur. Dienās te vēl arī slidīgs. Asfalts ar vispār vietām ir ļoti slidīgs, ir jāuzmanās. Mēs pagājušreiz, kad bijām Grieķijā, šitā arī gandrīz nolikām uz gurķi ar moci. Es toreiz laimīgi tiku cauri bez traumām, bet Arturam gan bija sāpīgi un ilgi. Atsit potīti. Suņi. Dieniņās. Suņi te ir sakakājuši, kakas nav savākts, tajās arī var iekāpt. Jā. Tā, es domāju, ka te uz lejā iet ir, ne? Nu, kad te ir lietas un ūdens iet uz leju, tad noteikti ir ļoti slidīgi. Te jau tagad ir jāuzmanās. Te viss vecāk apskatās kā izskatās. Jā. Te mums vajag iet pa labi. Mēs esam beidzot dabūjuši ūdenīt, esam ēnā. Mēs no sākuma nopirkojāmies, mums viens grieķis aizrādīja, ka tur nevar nekādā gadījumā. Bet te viņiem tie moči paskaties, ka tur ir salikts uz ielas, tur ir salikts uz ielas. Tie ir draudz locekļi. Nu varbūt, jā, viņš varbūt ieraudzīja mūsu ārzemju numuru un tā. Bet bija tāda sajūta, ka mēs esam iebraukuši pilsētā, kur ir perfekta kārtība, tīrība un ordnums. Un pēkšņi te visi sajaukuši. Bet īstenībā te ir tā, ka jāskatās uz visām pusēm. Tev var braukt no labās, no kreisās puses, vispār traki. Jā, mēs pie kaut kādas baznīcas esam nostājušies un nemetam krustus un te kaut ko filmējam, jā.
Var just, ka mēs tuvojamies turistiskiem objektiem. Nu, kas te ir? O, vai aptīdīt brelok. Te ir viss kaut kas. Viss, tie paši sūdiņi, kas jau visur citur. Šitās brelok negrib? Nē, mums ir breloki vairāk nekā vajag. Pimpīts. Nē, pimpīt es arī negribu. Zini, kādreiz breloku vienīgi gribētu? Tikko varēs teikt. Tagad tas mans pimpīts īsi. Pimpīts. Nu, ja? Nu, tajā brīdī es ar tur tā arī domāju. Nu, bet tad tev būtu breloks. Jā. Tad tev nevajadzētu teikt. Vai šī ir ļoti skaista vieta? Vispār mierīgi. Te ir ļoti mierīgi. Nu, Kavala ir lielāka nekā Ksanti, tad vairāk ir ko redzēt. Vecpilsēta ir lielāka. Es varētu teikt, ka man arī labāk patīk, jo skati šeit ir lieliski. Bet Ksanti arī bija laba. Ja kāds ir šī reģionā, ieteikt apmeklēt abas pilsētiņas. Te iziet nevar, te man rāda, ka ir tupiks. Te mēs vienīgi varam pieiet, paskatīties, vai nav kāds smuks skats. Ēnains, jā. Te ir samētājis pudeles. Jā, te visādi bruži samētāt, bet skats ir fantastisks. Un ēnā ir forši. Un neēnā arī forši, jo te vējals pūš. Es nezinu, kur mūsu Google ved, vai mēs te varēs iziet. Google saka, ka varēs. Lejā, redzi? Jā, laikam. O, tas būs inčīgi. Jāskatās zem kājām ir. Ej, gar ārējo mālu. Bet skats skaists. Un pagaidi, es gribu uzfilmēt. Es teiktu, man visu laiku ir jāpaskatās, jo man visu laiku zem kājām jāskatās. Te var nolikt uz gurķi. Ātri un sāpīgi. Mammi, mīļā. Teorētiski laikam jau, ka te var iziet. Bet, nu, ļoti interesanta vieta. Jā. Tur augšā mēs bijām Mehmet Ali pašā rezidējums. Tā. O, te ir dušs. Mēs nācām un iznācām Te ir labi iekārtos. uz pludmali. Nekāši te jau burgas. Jā. Nu, te tā mazliet ir tā, nu tā. Akmeņains, tāds, bet reku ir dušas. Jā. Ir arī kaut kādu soliņu arī, kur var piesēst. Nu tā. Tā peldēšanās šeit daudz viet varbūt ir daudz siltāk nekā Liepājā, bet pludmali Liepājā sit pušu lielāko daļu no šīm pludmalēm. Tas attiecas arī ne tikai uz Bulgāriju un Grieķiju, bet arī uz Itāliju un Franciju. Nu, mēs beidzot esam nonākuši lejā atkal, jaunajā pilsētā. Te ir tāds vidusjūras vibes. Tā, mēs meklējam augsto kafiju. Jā, pagaidi, apstīšos cenas. Te ir forši, bet te laikam ciet. Bet te ir ēna un vējš pūš. Jā, jā. Tur mēs varam apsēsties arī. Mēs varbūt tur arī varam pie tā veikala arī paņemt to augsto kafiju. Reku, man liekas, šita. Šinī ielā, reku, tur uz stūra, redzi? Jā. Bet arī nedod. Mēs piesēdām, tur ir veikals, kur mēs nopirksim ūdeni, jo mums pudele aizgāja tā kā škts, vienkārši nebijusi. Te ir ēna, brīžiem uzpūš vējiņš. Un tur mums gatavo augsto kapučīno.
Ielas galā pa labi. Gājēji jau vispār lēnāk solītī.